Man kā sportistam svarīgs disciplinēts komandas darbs. Tikai tā var sasniegt vajadzīgos rezultātus. Tieši tā, saskaņot strādājot, mums izdevās kopīgi pārvarēt 2022.–2023. gada energo krīzi, kad elektrības cenas uzleca pat līdz 300–400%. Tikai pateicoties labai komandai domas vadībā, mums izdevās saglabāt Tukuma ledushalles darbību. Papildus tam visam mums izdevās optimizēt izmaksas visur, kur vien iespējams. Kā rezultātā lielākajai daļa novada sporta zāļu tagad ir ekonomiskais LED apgaismojums. Samazinot izmaksas, mēs tagad vairāk varēsim ieguldīt sporta būvēs. Šogad tiks pabeigta Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija un jau izstrādāts projekts vieglietīgas manēžas būvniecībai Tukumā, kura būs gatava jau 2027. gadā. Lieli mērķi sasniedzami, ja novadu vada zinoši cilvēki.